Ko jūs darat ar ķermeni, ko jūs iesakat saviem klientiem, tīri fiziskā formā, lai ir gatavs mindset pārmaiņām, jo mindsets, tā ir viena daļa. Jā. Jā, elpošana, meditācija, sports, uzturs, pamata lietas. Es neredzu nekādas citus brīnumu līdzekļus, kā vienīgi šo tehniku dažādos nosaukumus. Pārsvarā tā ir elpa, kāda elpa, ja tu gribi, uguns elpa, tur kaut kāda orgasmiskā elpa, tā ir elpa, tur mantras, tur tādas dažādas, kur tu aktivizē tos centrus, ja. Meditācija, tādā ziņā, ka tu tomēr caur prātu atslābini to ķermeni, tu viņu izjūti, tu sakonektējies ar viņu. Sports, uzturs, jo tavam ķermenim viņš no meditācijas neuzņems mikroelementus. Ja tu sporto, viņš tos mikroelementus patērē, līdz ar to tev ir jārūpējas par sevi, tev ir jānodrošina sev ogļhidrāti, olbaltumi, kas mums vēl bija tauki, jā, tādas un dažādīgs tāds uztura veids, dzīvesveids, lai tu varētu visu to sistēmu uzturēt, lai tev ķermenis nesabrūk. Jo tiklīdz ir kaut kāds bags, tiklīdz ir kaut kas par maz, tur, nezinu, kaut vai magnīs, D vitamīns, kaut vai kaut kas, viņš izcīnīsies ārā, tiklīdz tu aizies tajā mindset darbā. Jo mindset darbs, viņš iztregerēs ārā to, kur tev kaut kas ir sašķobījies, ne tikai prātā, bet arī ķermenī. Ja? Tāpēc daudz tiešām sāk slimot, jo vienkārši nesagatavojas savam darbam. Tas ir tas, kā es strādāju. Vienmēr es arī iepriekš minēju, ka patēju transformācijās vai savos projektos es mēģinu, cik vien es varu vienkārši pievērsties savu ķermeni. Kur man ir kaut kas jāizdara labāk, lai tā kā uzturētu savu formā. Es pilnīgi pievienojos Dianai par tām 4 sastāvdaļām meditācijas. Man līdz šim bija nepazīstamas, bet šobrīd es ļoti labi saprotu, ka viņas tomēr palīdz atgriezties. Manā gadījumā tās ir vadītās meditācijas, ka viņas palīdz sajust vairāk sevi, saprast, kur es esmu šobrīd, kas ar mani notiek. Bet tāda, man personīgi ļoti patīk kaut kā izklapēšanās, un es pati to daru, un es izskurīju citiem. Tagad, šitā te ar sevi paklapēt ar pirkstiņiem, ar plaukstiņām, kā kuram vairāk patīk. Bet vispār par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, ne tikai tāpēc, lai ķermenis nesabrūk, bet arī tāpēc, lai rezultāti sazemējas. Jo mēs daudz ko darām, mēs tur kačājam savu prātu, tā kā mēs sporta zālē trenējam muskuļus, tāpat mēs trenējam savu mentālo muskuli, un mēs ejam uz kaut kādiem rezultātiem, un viņi bieži vien, tad, kad mēs uz viņiem pildam kuras praksītes, priekš viņiem tur nav nekā taustāma, un lai viņi parādās arī taustāmā formātā, viss šis darbs ar ķermeni palīdz arī reāli sazemēt savu rezultātu un materializēt savu rezultātu un sasniegt tos savus mērķus materiālajā pasaulē, jo mēs neesam tikai ēters, un mēs tomēr esam, mūs var pataustīt, un mēs dzīvojam materiālā pasaulē, un to daļu nevar diskreditēt. Es uzskatu, ka tas ir tāds must have, un jā, mēs arī tajā laivā teicām, tas pierādās katru reizi, kad notiek darbs ar sevi. Ja kaut kas nav līdz galam, sāk sāpēt galva, parasti tā ir slimošana nereālākā. Un agrāk, kas piedzīvoja slimošanas, tagad jau tas aizgājis ir tikai līdz galvas sāpēm. Un ar laiku noteikti iemācīšos vēl labāk rūpēties par savu ķermeni, un tas pazudīs pavisam, vai arī minimāli parādīsies. Vai es vienkārši iemācīšos balansēt tur savu mentālu izaugsmi ar savu ķermeņa resursu, nezinu. Lai ķermenis tiek līdzi. Jā. Bet tā ir, lai ķermenim jātiek līdzi pirmkārt, lai mēs nesabrūkam, un otrkārt, lai tie rezultāti, uz kuriem mēs ejam, materializējas. Šeit man gribas piebilst, lai cilvēki saprot par to ķermeni. Darbs ar ķermeni, tas nav tikai tāds sports. Sports ir joga, sports ir pilates, body flex, sports ir ķermeņa kustību terapija, jo, ja kāds ir bijis ķermeņa kustību terapijā, saprot, ka pēc stundas tu vienkārši tur aizēji izsvīdis un riktīgi tāds, izdzīvojies tieši caur ķermeni. Tu izdzīvo emocijas caur ķermeni, tāpēc tās ir ļoti dažādas ķermeņa prakses. Un vienkārši šeit tas, uz ko es cenšos skatīties, un es domāju, ka arī Sandra skaties plašāk. Tas nav tikai sporta zāle, svaru zāle, tas nav tikai joga, tas meklē to veidu, kas dar tev, bet elpošanas veidi ir dažādi arī. Meklē to elpošanas veidu, kas dar tev, aktivizē savu enerģiju, jo plaušas tomēr. Mums plaušu tilpums principā vispār ir ļoti svarīgs, un kā mēs elpojam, tā mēs dzīvojam. Ja, un
tas, ko es frīdainingā iemācījos, man ļoti patika tā teorija un tās prakses, ka plaušas principā nosaka arī mūsu veselību. Jo veselāk mēs elpojam, jo vairāk mēs strādājam ar savām plaušām, jo principā veselāk mēs esam, jo veselāk mēs esam, jo vairāk naudas mums ir, un tas viss aiziet ķēdītē. Ja? Tāpēc elpošana, ķermeņa prakses, ķermeņa kustību terapijas, dažādas miljonus pilates, jogas, klapēšana, visāda ecstatic dance un tie visi pasākumi absolūti jebkas, kas tev pašai patīk un kas tev ir izaicinoši un drusciņi bailīgi. Ja? Uzturs un principā laikam viss. Jā, tāpēc man patīk. Īstenībā tu par miegu pieminēji, ka arī pie visām lielajām praksēm izgulēties. Nu jā, Izgulēties. Jā, tā kā ir baigies pārdzīvojums un viss vispār izgulēties. Jā, kā bebīšiem. Rīts par vakaru skaidrāks. Jā. Paldies jums, dāmas mīļš. Un tiem, kuri āši ieliks iekšā kursā, rītdien jums sākās, vai ne? Jā. Jā. Rītdien jums sākās. Tā kā droši vien teikt, ka podkāsts būs ieliks un klausīsies jau šodien sākās. Tā kā jau var vēl ielikt, ja ne, tad tāpatām piesakojat, paskatieties, kā viņas jūs trigero, kā ne, kas tur ir, vai tie heels vai kaut kas cits, jā. Un vienkārši baudiet brīnišķīgu cilvēku. Īstenībā skatīties brīnišķīgu dāmu dzīvēm, kuras dara to, ko viņas vēlās.